Tāpēc tā kā tu vari izdarīt jebko, ja tu zini ļoti precīzi. Ko tu vēlies panākt? Jā. Klausies, bet kā tu savieno viss tās nereāli pretstatītas pasaules? Tu vienkārši nespēji norientēties tajā un beigās nedari neko. Ja tu neatradīsi sev darbu, tad es tev atradīšu darbu. Jādibina uzņēmumu. Visiem jādibina uzņēmumu. Zelta vārdu. Tad, mēs te visi cits starpā šitie 3 esam arī atbildīgi. Es absolūti par šito, jā. Es nevienu nevaru vainot kā tikai jūsu. Bet klausies! Zane Čulkstēna. Sarunā kopā ar Kristapu Cīruli un Igoru Uhaņu, cilvēku kapitāla un laikmatīgās mākslas eksperte, kas vienlīdz labi orientējas gan karjeru izglītībā, gan nakts filozofijā. AI viņai ir gan domāšanas katalizators, gan optimisms vienlaicīgi. Saruna par cilvēku, kultūru un to, vai mākslīgais intelekts kādreiz sapratīs, kas ir sirdsapziņa. Bet klausies Latvija. Kā tu vispār skaties uz mākslīgo intelektu? Kas tas ir? Tas kaut kas tāds, kas fundamentāli kaut ko izmainīs vai tomēr? Protams. Jā. Skaidrs, labi beidzam. Jā, es domāju, ka tu esi... Zini, kā, es domāju, tas labs darbs, ko arī Helga dara, kas ir, tā kā tas, kā saka, pilināšanas darbs, jo mēs jau redzam arī, nezinu, cik tu tie 8% Latvijas uzņēmumi izmantoši, viņš nožēlojam, mēs sakojam līdz darbsludinājumu datiem, tad tas procents ir 1,2% piemin vispār ielu, kuru kaut kā, tā kā... Gribu teikt, 1 no 100 jau prasa, ka vajag AI kaut kādas intereses? Jau, tā kā jau, 1% prasa jau, tas ir jaunas pozīcijas, tā kā, es domāju, nezinu, no tas būtu sagaidīt. Mums tur Uber daudz vakanču ir noliktavas darbinieks, pārdevējs. Protams, to es saprotu, bet tik un tā, kā, ja tu mēģini kaut kādas funkcijas, es nezinu, ņemot vērā, cik tas, ka tas visi client service, tur, nezinu, tie pašos visos IT departamentu mārketingā, tur tā pašā HR-ā, es saprotu, ka lielā masa ir... jebkurā gadījumā Kasies, Maksimā vai Rimī, kas, tā kā ir ok, un vēl ilgtermiņā jautājums, kuriem būs vairāk darba, viņiem vai mums, bet tas ir vienkārši, manuprāt, dramatisks maz. Ja tur pieliek klāt visu keywords, vēl papildus, kas ir machine learning un automation, viņš tur aizlien līdz kādiem 4 kaut kas. Bet, tādā ziņā, tas nav tas, ar ko lielākā daļa no Latvijas uzņēmumiem nodarbojas. Viņš ir fakts. Tā. Interesanti, ja nesen bija saruna, viens paziņi teica, ka viņi ir hairoja grāmatvedi in-housā. Viņam diezgan paliels uzņēmums, cik viņi tur vismaz 100 ir Rīgā un tur vēl Igaunijā Lietuvā ir. Viņi hairoja grāmatvedi in-housā un intervējā un šautā, kā jūs izturties pret AI? Jā. Un kundze viņam esot teikusi, ko tu dēliņi? Grāmatvedība taču ir, kā viņa teica, precise, tieša zinātne vai kaut kā tāda. Es swipe left un ķipa nebūs, jo pat ja tajā vakancē nav minēts un, it kā, ko tu tur ierakstīs? AI fluency? Kā to patalpot? Protams, un protams, es arī nesaku, ka darbu sludinājumi ir, kā saka, precīzi darba tirgus pieprasījumi kaut kāda, tā kā datavots viņam, kā saka, visādi erori tur visā tajā, tas ir skaidrs, bet es domāju, ka, lielākā daļa Latvijas uzņēmumi ar šo neko nedara. Mēs tādā burbulī dzīvojam, tur entuziasti. Bet tad jautājums tev, kā tu skaties no savas puses, piemēram, iemesls, kas, kāpēc? Jo tie teorētiski, ja mēs paskatāmies tādā tā kā valsts mērogā, kā vispār tur runā, kaut kur runā, meklē direktors studijās teorētiski parādīties kaut kas tāds. Latvijas digitālais akcelerators mēģina visiem iebāzt kādas apmācības, kāpēc īsti tas nav tās vičs. Es domāju, tur ir miljonus dažādi iemesli, un es arī neesmu eksperts šīs jomas, bet, ir skaidrs, ka tā kā
digitālo prasmu jomās. Mēs tur nesam, pirmie Eiropā, un tur tomēr ir kaut kā jāsaprot, kas tas ir un kāpēc tev vajadzētu kaut ko ar to darīt, vai jums interesē. Tāds ir kaut kāds pieejamības jautājums, prasmu pieejamības jautājums tādā elementārā līmenī. Tas ir viens noteikti, otrs tas, ka man liekas, vismaz daļa uzņēmumiem, ar kuriem es arī strādāju, tas pirmais vilns pārgāja, tur nav tur killer pielietojumi, pagaidīs, vai ne? Tā kā es domāju, ka tur ir kaut kādi tādi noteikti. Es domāju, ka un tad trešais, es domāju, ka noteikti tam ir saistība ar Latvijas mazo izmēru, tas use case kļūs vienkārši, eksponenciāli lielāks, pie lielāka datu, un, jebkādu, kā saka, keisu gadījumā, teiksim tā, ja tu esi, 99% Eiropas Savienības uzņēmumi ir SMEs, SMEs skaitās, cik tur līdz 49 darbinieki. Skaidrs, mēs arī, mums mazs uzņēmums, es uzreiz visiem pieslēdzu tur maksas versiju ChatGPT. Cik daudz lieto reāli? Es domāju, ka visi lieto visu laiku. Tāpēc, ka GPT mēs neredzam usage. Tikai enterprise un tāds, jā. Jā, tas ir interesanti. Nē, un es pat man vienalga, vai privātai vajadzībai, vienkārši visiem tik pieslēgt mazs versija, kam lietojat, mēs par to nerunājam, jo ir skaidrs, ka pat ja tu viņu lieto pāris reizes nedēļā tur darba vajadzībām, tad tas ir tā vērts. Un tā, bet, nezinu, tā savādāk, lai teiktu, ka tur kaut kāds mums būtu baigi komplicētie workflows, vai tur. Cik jūs esat tīmā? Mēs esam kaut 8, man liekas, kopā. Vai tu redzi perspektīvā, ka tev vajadzētu vairāk cilvēku? Nē, un skaidrs, ka es nojaušu, uz ko tu vedini. Nē, ir labs paterns. Jā. Es esmu super, šajā podkāstā ir tāda ļoti, ļoti labs paterns. 4 līdz 8 ir ļoti funkcionāli spējīga komanda. Kamēr tev ir AI, kas palīdz tev atrisināt tās visas lietas. Tas ir teorijā, klausies. Es ticu tam, ka es nezinu, lielais use case ir lielajos uzņēmumos, kuri atlaidīs cilvēkus, tā vienkārši būs, un tur būs lielā ekonomija. Lielākā daļa 4 līdz 8 cilvēki uzņēma šobrīd, ir tā vai savādāk brīvmākslinieki. Viņi nestrādā lielākā daļa, tā skaitā mēs, kaut kādā mērogā bijuši starptautiski vai ne, bet, tie ir lokāli mazi uzņēmumi. Tas nav tas, proti, pats uzņēmuma mazums, vēl neko neliecina par, viņa nākotnes potenciālu. Ir jāstāsta no otra gala, kas ir tie lielie ar lielajiem skaitiem, ka šādā veidā var šos skaitus un izmaksas samazināt. Jā, man ir teiz par to, ka kur tad liksies tie cilvēki? Tātad tas pats. Universal income. Šodien bija ļoti aktīvas diskusijas par šo tēmu, kā reiz. Cik viņiem lielam būtu jābūt? Nezinu, bet ir skaidrs, ka lielai daļai nebūs darba. Vismaz tāda, kā mēs viņu tradicionāli saprotam. Tas vienkārši ir, vai tie būs 5 gadi vai 10, es nezinu, bet lielākai daļai nebūs un nekad nebūs darba. Tādā vismaz, vēsturiskā izpratnē. Kamēr man šķiet, ka viņi noformēs tos 4 līdz 8 cilvēku tīmus un atradīs cits veids, kā palīdzēt citiem cilvēkiem. Neko nenoformēs. Neko. Tāpēc, ka trūkst uzņēmības? Nē, tāpēc, ka es saprotu, piemēram, tie paši Gen Z paudzes izaudzinājumi, par kuriem ļoti daudz šobrīd runā. Šī nedēļas ziņa vai pagājušās nedēļas, ka Makrons taisās aizliegt sociālos medijus vecumgrupā līdz 14 līdz 15 visā valstī. Un kāpēc? Tur visāds grāmatas, Anxious Generation un tā tālāk un tā joprojām. Bet kontekstā ar nodarbinātību, kas ir ļoti svarīgi, ir svarīgi tas, ka, līdzīgi kā, tāda lifelong learning vai, tā kā mūža izglītība,
arī nodarbinātība vai strādāšana ir zinām veidu muskulis. Ir nenormāli svarīgi, ka tā kā tu viņus sāc kaut kādā veidā kačāt jau līdz 15 gadu vecumam. Ir NT pētījumi, kas parāda, ka tev bijis vasaras darbs, tur kaut kāds jau līdz 15 gadiem. Tad lielāka iespēja, ka tu savā mūžā, tā būs nodarbināts ar augstākiem ienākumiem. Mēs esam, piemēram, Latvijas izglītības akceleratorā, tagad cīnamies par to, lai vidusskolniekiem vairāk dot iespējas, dabūt vasaras darbus vai vasaras prakses. Bet ja tu audz sabiedrībā, kurā tu līdz 26 gadiem, var mierīgi nestrādāt vai dzīvoja pie vecākiem, iespēja, ka tu 27 gados, izveidosi uzņēmumu, kas kādam būs nepieciešams, un tu viņu spēsi operēt, ir 0. Līdz ar ko es domāju, ka labi, es nepiekrītu absolūtai galībai. Galībai. It's possible, it's not probable, jā. Bet man liekas, labs piemērs, mums bija viens projekts ar Spāniju saistīts, un tur kā reiz ir liela daļa sabiedrības jauniešu, kur dzīvo ar vecākiem. Viņš kā nestrādā, viņam nav bijis vajadzība, vecāki viņu neliek. Viņš patiesībā ne tikai nestrādā, bet viņš arī patiesībā nepabeidz skolu un nespēja pabeigt skolu līdz galam. Un ja es iedomājos, ka tagad tā grupa cilvēku 27 gados izdomās, es tagad sākšu uzņēmējdarbību. Nē, skaties, man liekas, ka šī doma jau pat ir neiespējama. Jo vienalga, kādā vecumā tu izdomājies, tagad sākšu uzņēmējdarbību, karoks rokās un bungu savu kaklu, lai tev sajiet. Man vienkārši šķiet, ka tu esi tik ilgi nosēdējis ārpus jebkādām domām. Ko var darīt 16 stundas dienā, ja tu viņu neaizpildi ar kaut kādu kontentu? Darbs vai tur, nezinu, kaut kas, hobby, kaut kas. Tev diez vai, ka vispār jebkad iešausies prātā, es tagad sāku savu uzņēmējdarbību. Varbūt OnlyFans, varbūt... Tad jautājums, kā tu redzi to, ka noformēsies 8 cilvēku komandas, un viņi tagad ies un strādāt? Es runāju tieši par tiem, kas tiek atlaisti. Starp tiem, kas tiek atlaisti, es runāju tieši par... Jā, es saku, tā kā kopumā es saku, man liekas, ka tas, uz ko mēs ejam, neradīs paudzi, kas veidos šādus uzņēmumus, jo, lai kaut ko veidot uzņēmēju darbībā, es uzskatu, ka jebkurā gadījumā ir pēc iespējas agrāk. Un daudzīgā ziņā smagāk jāsāk. Kādā vecumā sāk strādāt? Pirmais vasaras tas bija 11 gados. Jā, man ir atslēdz no kabarsnāvas, tā kā man bija 13, tev? 9, 8 gāju. Nē, es neskaitu vienkārši tos, kas ir, do for something, bet... Nē, mēs pasarām, brauc uz laukiem. Jā, pasarās, jā. Nē, tos es nezinu. Man vienkārši, es neceros ko, bet es kaut ko sastrādēju tik ļoti, ka es pirmkārt izpelnījos PSD, un otrkārt man pateica, ka viss tev nav kabats nauda, un otrkārt, ja tu neatradīsi sev darbu, tad es tev atradīšu darbu. Un pašā sākumā tā arī bija. Redz, cik labs rezultāts, no? Tā arī runās tie uzņēmumi, ļoti labi. Nē, bet par tiem atlaistajiem, arī tas vēl atsevišķs jautājums, arī Latvijas kontekstā, piemēram, kāpēc mums ir tik maz uzņēmēji, tas tur tā kompleks, es nezinu, te varētu atlaist no valsts sektora ļoti daudz, diez vai viņi kļūs par uzņēmējiem, jā. Man ir labs novērojums. Cik liels mums ir aparāts? Nē, mums es domāju, ka vairāk par 200 kai. Nē, mums ir 900, gandrīz vai 900 tūkstoši nodarbināto, no tiem 30% strādā valsts sektorā. 300 kai. Jā. Bet man ir labs novērojums. Nesaucot vārdos, un tie ir 11 cilvēki, ko es jau nosaucu, kas strādā valsts aparātā un super pavēro ēna ekonomiku, sākot no zemiņu tirdzniecības līdz deju kursiem, līdz kaut kam. Jo es pat īsti nezinu, kāpēc. Jo tu vari atvērt mazkapitālu siepu par 1 eiro un darīt visu legāli un ar pārskaitījumiem. Bet tas viss notiek cashā. Tas viss man ir aizdama, ka tas ir vairāk pat ne skill issue, jo kāds no viņiem strādā vidā, kāds no viņiem strādā PMLP, kāds no viņiem muzejā. Bet nespēja, nevēlēšanās savienot kaut ko ar kaut ko.
Jo viņi tāpat to dara. Viens ir bitenieks, viens ir tur dejotāji, viens ir kaut kas cits, zemeļas tirgo. Bet tas viss notiek kēšā. Bet tā darbība tik maziņa, ka tā... Es jau gribēju, ka... Nē, mans points ir... Konvencionāli uzņēmumā darbība. Jā. Bet mans points ir, ka uzņēmīguma skila jau tur netrūkst. Un ja tas cilvēks tiek izmests ārā no laivas, viņš jau nekļūst mazāk uzņēmīgs. Nu, nē, es atļaušos iebilst, jo man liekas tā kā, jā, nu, viss, ko tu minēji, jā, viss, ko tu minēji, ir, nu, hobiji, kur meklē veidu, kā, nu, vismaz kaut kādu daļu, jā, nu, vai arī nosekt. Nu, jā, bet ir, nu, tie ir vienkārši hobiji, nu, teiksim, pēc būtības, nu, tā kā bet tā nav konvencionāla uzņēmēja darbība. Labi, bet tas nemazina to, ka man nebūtu žēl, ja mēs samazinātu pa 2/3 mūsu valsts aparātu. Nē, nu, tā kā tur mums var strīdēties par to procentu un tā tālāk, bet, nu, skaidrs, ka tas ir jādara, skaidrs, ka to negribēs darīt, un tā. Un skaidrs, ka arī, nu, tā kā, nu, nevar arī visu likt vienā maisā. Nu, šī valsts turās uz milzīgu skaitu, arī ļoti pašaizliedzīgi strādājošu. Nu, valstī mēs runājam viss cits starpā par mediķiem, par policistiem, ugunsdzēsējiem. Nu, tā kā, es atvainojos, arī virkni ministrijas bieži vien turās uz pāris cilvēkiem. Ne visiem, vai ne, bet uz pāris cilvēkiem. Tā kā tas tur nav, es domāju, ka tur arī mēs esam varbūt no viena grāvja otrā grāvja aizgājuši, jo skaidrs, ka tā kā tas tā kā Amerikā ar defund police, nu tā kā skaidrs, kad ir visāda veida pārkāpumi un ir visāda veida, kā saka, strukturāli vai sistemātiski aizspriedumi vai rasisms vai ne, bet, nu, teiksim, vērsties pret visiem policistiem, tā skaitā ar tiem, kas, nu, pašaizliedzīgi gadiem ilgi dara savu darbu, nav, nu, tas veids, kā to darīt. Nu, es domāju, ka mēs šobrīd arī, un es lielā mērā arī piederu tiem, kas, nu, protams, uzskata, ka tā kā valsts apvērāts nav efektīvs un tur kaut kas ir jādara, tur nevajag viņus visus vienā maisā bāzt, jo viņi, nu, jā, tur ir daudz, kas strādā liels stundas par ļoti mazām naudām. Man parīt lampā jārunā ir par AI ieviešanu valsts aparātā. Nu, ko tu teiksi? Jā. Ka vajag beidzot ieviest. Es gaidīšu jautājumu. Nē, mēs esam tik interesanti. Ir tīms savāks, ka es aizmirsu, vai Ilza vai Inesa, bet tā kundze, kas mājā salika pētījumu un parakstīja to pētījumu par to, cik procenti valsts aparātā izmanto AI. Valsts aparātā tieši bija tāds? Tu izpilēji ganām. Jā. Un cik tad, jā? Davai es iečukošu pirms es kā skatos, ok? Labi. Bet, jā, nu, es varu droši vien arī atrast klodā, jo es to darīju arī līdz šim, bet tad Kaspars Kalniņš no Tildes, kas super labi un tā kā super labi sadarbojas ar valsts iestādēm un palīdz ieviest šo te AI un, nu, more reliable tech. Tad ir Agate, kas ir RSU un sanāk no izglītības viedokļa, un tad es pamuļķis, kas ir par un ap no privātā sektora par ātru iterāciju. Un mans points ir palielam pastāstīt cilvēkiem to, ka bez, tu to var saukt kā tu gribi, sandboxing, fail fast vai tam līdzīgi, bet kamēr mēs neatteiksimies no domas, kamēr mēs neatteiksimies no domas, ka fail fast nav līdzekļu izšķērdēšana. Jā. Mēs nebūsim labākā vietā. Nu, lūk, un jā, ja man būs solution, kā šo valsti nolikt kaut kur uz sliedēm, probably es nesēdētu šeit, bet, nu, varbūt es sēdētu šeit, bet arī kaut kur citur. Bet... Nē, nu, es domāju, tā viena lieta, es neesmu iepazinusies ar detaļām, bet es sapratu, ka tiek virzīts izmaiņas iepirkumu likumdošanā, un kā es nojautu, un es neiedziļinās detaļās, tā galvenā izmaiņa tāda, ka tu pārēji uz, kā saka, rezultātu pieprasīšanu. Es nezinu, tīri juridiski, nu, kā tu vari, teiksim, pasūtīt kaut ko, un pēc tam mēģināt atgūt naudu, ja rezultāts nav sasniegts, bet īstenībā tas ir pareizais piegājiens. Tas man mega mēko sensu. Nē, 100%. Kad es dzirdēju to vienu tēzi, kas ir viņa pamata ideja,
Un arī likās aleluja, tā kā, bet, redzēsim, vai apstiprinās, kā tas reāli strādā, jo ir skaidrs, slavenais stāsts ar veselību, un tāda ir ļoti, ļoti daudz. Veselība, jaunais EDS, tur ir ļoti daudz piemēru, tiešām. Tāpat Latvija LV, kas mūždien brūk un jūk. Jā. Es zinu tikai vienu labu piemēru, kas bija tiešām krīzes situācijā, ka viņiem nebija laika veikt iepirkumu, kad viņiem bija vienkārši krīzes situācija, tas bija Covid-19 ESAIM. ESAIM bija pirmā ESAIM pasaulē, vienkārši whole globe. Jā. Ne, tas ir interesanti. Es biju vienā starptautiskā konferencē, kur runāja Ukrainas digitālās transformācijas ministrijas viena no galvenajiem cilvēkiem, un tad Valērija. Un viņi runāja par to pašu, ka tā kā, skaidrs, ka tā kā kars ir absolūti iznīcinoši nācijai, bet vismaz kontekstā, teiksim, ar tādām izmaiņām, transformācijām, digitāla attīstība, viņi ir tajā digitālo valstu indeksā palikuši no 46. vai kurs tur vietas uz 5. Kaut kas tāds, es precīzi neatceros, tas viss burtiski 2 gados. Tieši tā iemesla dēļ, ka viņi saka, tā kā mums nav šī laika luxury. Mums nav vairāk, tagad mūs apšauda un bombardē katru dienu. Mēs nevaram 5 gadus plānot, tur veidot iepirkumu, tā kā mums vajag rītdienu. Un tas mobilizē, tas liek līdz darīt savādāk, un tas efekts ir neviši neticams. Es domāju, ka, ja viņi, visi mēs ļoti ceram, ka karš drīz beigsies un par labu Ukrainai, bet, jebkurā gadījumā ar šādiem tempiem vēl gads, 2, viņiem visi iespēja būt numur 1 pasaulē, digitālās nācijas ziņā. Šovie, kas Igaunija ir, jā? Tur bija, es varu pacelt, es noslēdzu telefonu, Igaunija bija tur augšā, bet tur bija arī, es nezinu, tur bija arī valsts, par kurām es neiedomātos, bija kaut kas no Āzijas, tāds... Ja man jāmin, kaut kāda Singapūra varētu būt diezgan augsta. Jā, vajadzētu būt, bet es neatceros no valsts, tur tāds, jā... Bet, mēs tur augšgalā nesam, teiksim tā mums. Nē, protams, viss iespējas, jā. Tas optimists. Vietām. Jā. Bet, valstī jāsaņemās, nezinu, tā paša, interesanti izglītības kontekstā un citu jomu, kur manuprāt, tas jūskais diezgan acīm redzams, baigi. Tādā ziņā izglītības kontekstā. Nē, labi, teiksim, tas, ko, teiksim tā, tas jau 22. gada beigās, es domāju, visiem bija skaidrs, ka tūlīt visi skolnieki un studenti viņu izmantos, lai sagatavotu visu un apgūtu visu, līdz ar ko, tā kā pilnīgi bezjēdzīgi mēģināt to kaut kā ierobežot, jautājums, kā tur to kaut kā strādā, un man liekas, tas, kas bija jādara tūlīt, un jau 23. gadā, vienalga, vai caur Day of AI vai citiem formātiem tiešām tad iedot visiem piekļuvi, iemāt, tā kā pastāstīt gan limitācijas, gan iedot, ka tās kritiskās domāšanas to mazumiņu, lai saprastu, ka nevar visam ticēt, ka ir jādomā līdz, bet, teiksim, iedot, use cases un aiziet, tad jau tālāk domāt, kādā veidā, lai maina eksāmenus un mājasdarbs un visu pārējo, bet, tā kā jūs jau domājat, tas arī tāds milzīgs digitālās plaisas jautājums. Tā kā, turīgākie, gudrākie rulēs uz urā, un tad pārējie vēl vairāk sāks atpalikt. Un tas bija jādara tūlīt 23. gadā, pataisno. 23. gadā pastrādāja ir vismaz 1500 skolotājiem. Es nezinu, cik skolēniem, bet, x 15 plus. Man ļoti sarūktināja īstenībā tajā gadā, visvairāk sanāk strādāt, tad 24 bišķi mazāk, ka skolēni nešarī izmantot AI. Viņi nerabīja kontekstā uzrakstīt promptu. Viņiem ir arī var 9. uz augšu. Man jaunākie, ko es esmu saticis, ir 9. klase un palielam tur līdz 4. kursam. Defense tur zina. Tas varētu būt, jā. Nē, tas varētu būt, un tas, protams, ir biedējošo.
Jo to var redzēt, es arī tādu, cik man ar viņiem saskarsmi, bet periodiski ir tas, ka viņi, tā kā, viņi neapstrādā, viņi vienkārši tā kā, vienkārši laiž iekšā, laiž ārā, viņi tur nav starpniecības, kas ir saistīts. Mums arī visai sabiedrībai tāds ir vairāk tech-savvy people, ir mazāk, un skolā nav izņēmums. Viņi vienkārši nav izņēmums. Varbūt nodrošina dažādi. Jo man tiešām, burtiski uz pirkstiem skaitām cilvēku, ko es pat atceros viņus, kas bija tāds, viņi vienkārši, ka tu klaus treneri, tu finišē bez traumām. Jā. Un man viņiem bija jāvada kaut kādi workshopi, kaut kas tur, ideation, tur tāda skolē mācību uzņēmumu. Lūk, un plēlam es teicu, hei, kur ir, es neatceros, teiksim, tur GPT, ielogojies. Te tev prompts priekšā, te tev ir 3 mainīgie, man patīk tas, jūs strādājat komandās, izdariet. Ja cilvēki vienkārši sekoja līdz norādījumiem un ieinvestējās, es viņiem biju aiznesis nevis biznesa kanvas, bet kaut kādu paštaisītu tur darba lapu, kas viņiem ļauj sakārtot domas par to, kā viņi var uztaisīt savu uzņēmumu. Jā. Un, teiksim, ja zālē ir 10 komandas par 5 cilvēkiem, tad viena to actually dara, 2 to pa pusē kaut ko ir pamēģinājuši, pārējiem vispār paiet. Viņi, grūti, un viņi sāk domāt paši, un tad tur kaut kāds pilīgs bullshit sanāk. Bet palielam viņiem formāts bija, tur 3 stundas viņi strādā, 1 stundu viņiem ir demodēji, pitch sessions, un viņi saņem kaut kāds konšs pa balvām. Nē, es to pašu redzu. Kaut tā šeit akadēmijā. Iet pārlieto, kaut ko viņi lieto. Jā. Patiesībā, ka tu viņiem iedod konkrētu uzdevumu izpildīt, tur sākās. Tā ir kā, es nezinu, es dzīvotu 100 gadus atpakaļ. Jā. Un tāpat laikā tīri teorētiski viņi visi ir uz to ar ierīci, un tīri teorētiski vajadzētu būt salīdzinoši vienkārši. Jā. Tas tā nav. Man ir jautājums, Klauds, savējo studenti māka QWERTY rakstīt uz tastatūras? Tas ir kuros gados dzimuši? 2005. 7. Viņam lielākā daļai portatīvē ir tā kā... Man likās interesanti, man māsa nemāk šito te pasāku, viņa māk tikai šito. Skatos saviem bērniem. Es pieļauju, ka tas, ka viņi apsēžās 2 reizes gadā pie man kaut ko paspēr, sev īsti neko nedaudzīja. Viņi šo visu laiku telefonē sēž. Tas tāds. Jā. Kā tu redzi, kā ar māksliniekiem? Dažādi arī, ir tie, protams, mums ir viss Rīgas C mantojums, Raids Rass, Šmiti, kas, teiksim, šajā jomā, un arī viņa festivāls, viņš absolūti leģendārs, tā kā viņi brauc pasniedz MIT, tā kā ir tāda mākslinieka, kas ir absolūti pasaules līmeņi, un nezinu, AI bija tēma vienā no viņa festivāliem, es nezinu, jau pirms cik gadiem, tā kā dati bija viena no viņa tēmām, jau pirms 11 gadiem festivāls. Un, protams, tādā ziņā viņam tas vispār ir tā kā pašaprotami, tā kā, ir tāda grupa, kas strādā specifiski šajā laukā, un tie ir absolūti pasaules līmeņa mākslinieki. Tad ir droši tāda otra grupa, kas ir ap akadēmijas viskomu nodaļu. Tur ir vairākas apakš specialitātes, kas arī ir, teiksim, tā savu iespēju robežās, jo skaidrs, ka, teiksim, tu atrod pasniedzējs, kas par to naudu ar šādām zināšanām ies un pasniegs tur, bet viņi dara, es domāju, arī fenomenālu darbu, lai iedot to bāzi un prasmes, un no turienes nāk gan lieliski mākslinieki, bet arī, virkni cilvēki, kas pēc tam strādā, nezinu, medicīnas tehā un pat militārajās industrijās, nerunājot, tur par klasiskiem IT uzņēmumiem arī. Tā kā ir tādi, bet, lielākā daļa, es domāju, ka neko. Jo, man liekas, akadēmijas kontekstā tas kritiskais pagrieziena punkts Ojārs pat. Es tā nāku tieši no Ojāra izstādes atklāšanu. Redzi, viņa visgads atpakaļ teica, šis viss. Šim jābūt. Jā. Nē, Ojārs tiešām jau pirms 3 gadiem saka, tā kā viss mainīsies, neatgriezies. Vienkārši kā jūs vispār nesaprotat, tā kā, jā, protams,
Un tas, kāda tas arī parāda patiesībā, ka no pasniedzēja tev arī augt tālāk. Jo skaties tādā akadēmiskā kontekstā. Jā. Nē, es piekrītu, un es domāju, ka tas ir stāsts arī par Latvijas uzņēmumiem, par Latvijas valsti. Nu, kamēr vadītāji nezinu, kas ir artificial intelligence, vai lieto konsekventi 3 gadus apzīmējumu artificial intelligence. Ļoti patika, zinu, kas bija forši. Es aizdevos uz panorāmu. Zinu, panorāmā ir kadrs, un zem tējiem ir skrienošā rinda. Jā. Man bija rakstīts mākslinieckais intelekts. Kad tagad šo? Jā, kaut kad pirms nedēļām 2. Mākslinieckais intelekts. No. Tas varbūt, ziniet, tas jau ir nākamais līmenis. Tev liekas, ka ir, kā saka, nezinu, kurām, varbūt viņi ir jau savies. Jā, lohiem problēmas neattaisno šitā. Tas tā kā es šitā vakar šodien no rīta klausījos podcastu, skatījos, un tur bija izlūgts ārā mazs kadrs no Amerikas kongresa, kur izglītības viena no vadītājām, izglītības nozares viena no vadītājām. Teica A1. Jā. Tas bija tik perfekti. A1. Jā, A1. Tu es nedēļu. Nu, redz, artificial intelligence ir ok. Tas ir ok, tu man jāatrod, labi, tu esi atcerīgs. Tā bija dāma, kas stāsta par to, ka mēs tagad no 4. klases varbūt. Pasniegsim ar A1. Jā, tas bija. Labs. Nu, redzīt, līdz ar ko nav ko bērt sev smilts uz galvas. Pat lielākās nācijas, kā saka, aparēri šādā veidā, viss ok. Ja tu skaties tādā, pieņemsim 5 gadiem. Jā. Gados šeit, kur mēs būsim pēc 5 gadiem. Domā, nodarbinātības kongresā? Sabiedrība. Man nav ne mazāko nojausmu. Es domāju, viss tā ģeopolitiskā situācija skaidrs ir super neskaidra un kļūst arvien neskaidrāk ar visu to, kas notiekās divos austrumos. Tā kā es aktīvi mācos un cenšos, arī tad iemācīties neuztraukties par lietām, kuras nevar ietekmēt, jo lielāko daļu savu mūžu, es tiešām vienmēr esmu operējis tādās, lielās rūpēs par lietām, uz kurām man nekāda ietekme. Tas ir pilnīgi bezjēdzīgi, līdz ar ko tu dari labāk, ko tu vari izdarīt, tu mēģini ietekmēt. Skaidrs ar skatu, tā saka arī uz savu tautu, vai ne, un kopienu, bet man nav ne mazākās nojausmas. Es domāju, ka var būt gan ļoti labi, gan ļoti, ļoti slikti. Un ja kas pavīd, tā kā, es nezinu. No AI un nodarbinātības kontekstā es domāju, ka būs tā, ka tās izmaiņas būs ļoti pakāpeniski, līdz viņas būs kā ar nāzi. Es domāju, viss tas, ko mēģina, ja entuziasti stāstīt un pareizi darot, mazināt kaut kādas bailes un šaubas šajā jomā un mierināt un teikt, ka radīsies vairāk darba nekā pazudīs, es domāju, ka tā nebūs. Es domāju, ka ļoti daudziem cilvēkiem nebūs darba. Un pirmoreiz mūžā nebūs tāda veida cilvēkiem, kuru vienīga alternatīva ir izskiloties nevis uz augšu, bet uz leju. Protams, es domāju, ka santehniķiem būs daudz darba. Kādu laiku? Nē, es domāju ilgu laiku. Es domāju, uz ledmāsām būs. Nē, tā kā faktu, ka cilvēks ir fizisks būtnes un viņš dzīvo fiziskās telpās. Es domāju, ka tā kā... Nedars to? Bet mans points, mēs esam par šo runājuši, mans points ir, pat ja tiek, tad custom solution ir dārgi ieviešanā. Faktalēt, tas ir kreatīvs darbs. Tā kā klāt grīdu ir kreatīvs darbs. Kā tos, protams, ja tu būvē, ja tu ražo moduļu mājas, tad tas ir salikšanas darbs, ar ko var tik galā robots. Mirklī, ka tev ir tik daudz mainīgo, tik daudz variables. Es gribēju teikt, tikko kā, jo tuvāk fizistam cilvēkam esi, jo mazāk iespēja, ka ar fiziskām darbībām saistītajās profesijās,
ienāks tā automatizācija. Nu, saprieties, tā kā, skats, ka, tā kā visās rūpnīcās būs tikai roboti, tā kā tur ir standarta operācijas, kas, tikai un vienīgi atkārtojās, un katra mūsu mājas, un katrs, kāds ir, bišķiet savādāk uzlikts, nepareizi uzlikts, vēl kaut kas nekā, es domāju, viss, kas saistās, nezinu, veselības un arī ilgākas dzīvošanas kontekstā, medmāsas, skolotāji, santehniķi, būvniecība. Skolotājiem tev arī liekas, ka viņi... Jā. Kāpēc? Nē, es domāju, ka viņa tā loma mainīsies tajā kontekstā, un bija interesanti, es biju pagājuši gadu uz South by Southwest Austinā, un tur bija viena prezentācija tieši par šo tēmu, AI un izglītība, un tur runāja dāma, kas ir izveidojusi Teksasā tādu alfa, tā arī saucās skolu. Jā, un viņi ar to adaptive learning, un personalizēto mācīšanos, kas bija iespējama arī pirms kaut kā, tā kā AI, viņi strādā jau gadiem ilgi, tie rezultāti ir fenomenāli tajā, cik ļoti tas saīsina laiku, kādu tev nepieciešams sēdēt tajā klasē fiziski, vai ne? Tā kā tu vari iespiest akadēmiskās mācības bērniem tur visā skolas posmā, ja nemaldos 2 stundās, viņa teica. Jā, un tad, protams, tā kā, tad tu vari tālāk sportot, taisīt projektus, uzņēmumus, draudzēties, vienalga, tā. Un man liekas, tas ir neticami, bet, skaidrs, ka tā kā tajā skolā ir skolotāji, tā kā, un viņi pild citu funkciju, atbalstošu, motivējošu funkciju, teiksim tā, viņi tur ir, un labi, viņi nav varbūt tādā skaitā, bet es sapratu, nav tā, ka viņi ir tik daudz mazāk arī. Jā. Tā kā, ja tā jau ir tāda viena lieta, ko arī, piemēram, kontekstā ar pieaugušo izglītību, par ko daudz runā, piemēram, Eiropa vēl milzīgs līdzekļus pieaugušo izglītībai, uzņēmuma vēl milzīgs līdzekļus pieaugušo izglītībai, un tā pamat problēma ir motivācija. Jūs esat pasnieguši pieaugušie vai mūsu izglītību? Jā. Tā ir bedra nereāli. Nē, viņi ir dažādi arī. Nē, ir dažādi. Jā, bet viens no 50 ir responsive. Nē, varbūt. Nē, es zinu, tā kā pieaugušu izglītība arī, mēs runājam par dažādām grupām, bet, vispār kopumā ņemot Latvijā, atkal jau tur, es nezinu, bija 17%. Motivācija. Ko tu ieliek šajos vārdos? Nē, tur ir kombinācija ar to, ka nezinu gan ko mācīties, gan kā mācīties, gan dienas beigās priekš kam mācīties. Kā tas ir papildus. Un pat tad, kad viņi ir nolēmuši un nonākuši līdz manīm, un es viņai saku, hey guys, viss nav obligāti. Tā kā te būs fun lietas, un jums būs fun learn by doing. Viss nav obligāti. Man nav nekāda tur indikātora un metrikas laikā, lai būtu KPI, ka jūs, cik man apmācīs, tik, nē, es te būšu, un es jums tās, lai palīdzētu. Un ar visu to, es pēdējo reizi gan pasniedzu, tas bija Covid laikā, kad visiem bija attālināti. Visiem visu vienalga bija. Attālināt baigi grūti, tas dining, interesanti. Jā, es citu klātienē, ir sanācis pēdējos gados pasniegt arī klātienē, bet, jā, tajā laikā attālināta, un bija tik, kind of žēl, ka man zvana kungs no, man liekas, ka Engurs vidusskolas, kam bija jāmācās workplace administrēšana, tāpēc, ka viņam jāpārņem mājaslapa, tāpēc, ka kaut kas tur ir noticis, un es viņiem biju uztaisījis tiešām, jūs paskatītos, būtu tāds, wow, šis ir awesome, šis ir, tā kā tepat ir krāsiņas, un te viss ir izskaidrots, un diezgan tādu labu service design pasākumu, kā iemācīties tādas lietas, kas viņam ir vajadzīgas. Un viņš gan nebija vienīgais, vienkārši kāpēc viņš man palika atmiņā, jo man pieauguši cilvēki tur x2, x3 reizes vecāki par mani tajā laikā, man zvana un saka, pasniedzēji, es neesmu izpildījis mājas darbu, un kaut kā tāds, with all due respect, tā kā tu esi šeit, lai tu iegūtu. Un jums ir visi video, jūs varat to noskatīties. Es tā esmu, lai jūs man uzdotu jautājumus, kas jums interesē laivā, jo, pēc tam ierakstā jūs to nevarēsiet izdarīt. Lūk, bet kas man ļoti palika atmiņā ir tas, ka šiem pieaugušiem viņiem ir katram savas problēmas, un kas man palika atmiņā, jau ceturtreiz to saka, man kungs stāsta,
40 minūtes no lekcijas beigām līdz es sakārtoju somu, es aizdodos līdz veikalam, es aizdodos caur veikalam, es aizdodos īstenībā līdz vēl vienam veikalam, pēc tam līdz dzīvoklim, un 40 minūtes es bazarēju viņu pa telefonu, viņš man stāsta, cik sēda situācijā, viņš ir nokļūs ar skolu 2030. Un bija tāds, fuck, nesaistīt ar visām citām lietām, tad pieaugušiem vienkārši nav ar ko parunāt. Nu jā, nē, nu jā, bet tā ir daļa no problēmas, nu tā kā visi, nu kā saka, mentālās vai garīgās veselības jautājumi. Jā. Tie vēl ir cilvēki, kas vēl aizgāja, kas saņēmās, kas pieteicās, kas izdarīja, es nezinu, vai tas NVA vai, nu, kādā formātā, kā viņi tik līdz tam, bet jebkurā gadījumā tie ir vēl tie cilvēki, kas to izdarīja. Ka man liekas, ka ir super daudz cilvēku. Nu, atgriežoties pie tā, ko mēs te bieži runājam, ka cik daudz cilvēku zaudēs jobu AI-am. Man liekas, ka tas ir ne tik tehnoloģisks problēma, kā liela kultūras problēma. Kādā ziņā? Ka ir grūti, tas, ko tu man pateici, ir grūti pieņemt faktu, ka tavā paurī ir kaut kāda hierarhija starp darbiem, piemēram, sistēma analītiķis un plambers. Lai gan diezgan daudz plamberi pelna vairāk nekā sistēma analītiķi. Bet tas ir tāda šķietam lieta. Lūk, un bet burtiski katrā paudzē ir bijis situācija, kā mēs pat nesen runājām, pēc Padomju Savienības sabrukšanas, ja tu nemācēji pielāgoties kapitālismam, tu super ātri mainīji darbu. Kad industriālajā revolūcijā, kad tev traktors atņēma darbu, tev bija jāiet, jāmainās un jākļūst par factory worker. Un tu saproti, ko tu vērtē augstāk. No vienas puses tā dzīvoja laukos un staigāja pa lauku un ravēja bietas, tagad spiest dzīvot pilsētā un likt kopā mašīnas, vai skrūvēt kaut ko. Ja tavā vērtības skalā ir būt saulē un pie upes, tu jutīsies tā, ka tu esi zemākas klases cilvēks nekā līdz šim, bet who decides on zemākas klases? Nē, protams. Tas ir subjektīvs. Un tā sūdīgā sadaļa ir tajā, kad ar visu mākslīgo intelektu un to mirkli, kurā tu reizēs tas reāli strādā, būs tas, kad mums tādā sabiedrības līmenī pazudīs vienkārši tāda sapratne, kas tad īsti ir darbs. Jo mēs jau sev asociējam ar kaut kādu amatu. Uzņēmējs, dizains, tas ir savu ielēku kaut kādā formā. Man liekas, tas būs tāds milzīgs lūzums, jo patiesībā viss no tām formām būs automatizēts to kaut kur sonā, un tu nemaz neskatīsies, ka ir tāds cilvēks. Ja neskait, protams, varbūt kaut kāda vadītāja. Mēs izkļūstam par tādiem diriģentiem. Šie mēs, kam kāds pērk ChatGPT un māca promptot, vai tie, kas lasa, vai tie, kas eksperimentē, vai lasa dokumentācijas un slēdz API un izprot atšķirības starp Gemini Copilotu, Mistralu un GPT, at some point kļūst par diriģentiem. Dažādu sistēmu līdz pārvaldniekiem. Ļoti līdzīgi, kā mēs tagad diriģējam dators. Tu māki ar Windows strādāt? Man ir. Tev Lūk, tātad tev ir diriģēt Windows operētāju sistēmu. Kamēr es vienlīdz labi pārvaldu Apple un Windows, taču, tātad macOS un Windows, taču mazlietās esmu piemirst Linux. Un te ir nosacīti, cik skillu un cik plaši skilli tev ir. Man liekas vienkārši, ka spēja operēt ar AI instrumentiem, viņai arī jābūt plašai. As V-shaped as my possible. Nu jā un nē, jo tā kā skaidrs, ka tā kā ir ļoti populārs tēzes, pat viņas es atkārtojas par radošajiem ģenerālistiem, kā, teiksim, šo nākotnes uzņēmēju darbības, kaut kādu pamatformu un tā tālāk. No otras puses, teiksim tā, zināt daudz par ļoti maz, ko arī nav optimāli, proti, es esmu satikusi cilvēkus, kas tehnoloģiski ļoti labi orientējās dažādos pēdējos rīkos, bet īstenībā nepārzina dziļumā nevienu jomu, ne HR, ne mārketingu, ne izglītību, un saka, tam dziļurbumam ir nozīme. Jo saka, tā kā viņi ir gatavi taisīt uzņēmumus, automatizēt lietas, bet viņi nezina, kur ir vajadzība, jo viņi nesaprot viņu.
Protams, viņi nesaprot līdz ar muguras smadzenēm, nu tā kā, kur viņi ir, līdz ar to vai nu viņi slēdzās ar nozars tomēr ekspertiem kopā, vai izaug no tādiem, tam ir baigā nozīme, jo sadāk tad plānā galdeņu urpšana ir, nu saprot, tā kā, nu var jau, un tāpēc arī es domāju, tas ir viens no atsitieniem AI, nu, ka tā kā tas troksnis ir tik liels, tu vari visu kaut ko, bet ko tieši, nu tā kā ar AI, nu kā tieši viņš man palīdz būt, nezinu, labākam vecākam, labākam cilvēkam, veiksmīgākam uzņēmējam vai vēl kaut ko, nu, ejam tu parādi. Man liekas, ka tu mazliet aizgāji pretrunā sev, jo mirklī, kad tu spēji nodefinēt promptu, kā tu man vari palīdzēt būt labākam vecākam, tu spēji saskatīt, novērot dabā, ka, hei, es vēlos būt labāks vecāks vai kaut kā. Es ne par to, un es arī sākumā norādīju, ka es saku, tā kā, es arī uzskatu, ka, nu, teiksim, tā nākotne piederēs radošiem ģenerālistiem, bet tāda līmeņa ģenerālistiem tomēr, kas kaut vai vienu jomu pārzina arī dziļumā, vienalga, kur tā ir medicīna vai jebkura cita, bet saproties tā kā, ka tev ir tas dziļurbums skats vismaz vienā disciplīnā vai vienā jomā, nu, jo saka savādāk, nu, tā kā, tas tā kā, tā kā tev šķiet, kāpēc Latvijā, nu, tā kā es nezinu, tu staigā pa mežu, domā, vai tad kāpēc nerodās uzņēmēji Latvijā? Nu, tāpēc, ka, nu, nezinu, nav mums paudzes uzņēmēji darbību, nav tā izmēra, nav, nu, sapratu, tā kā tu nevari mežā kļūt par uzņēmēju. Un tāpēc, man liekas, arī kaut kādā ziņā, es saku, ar visiem tiem tūļiem, tā kā tas viss ir jādara, ir jāeksperimentē un tā tālāk, bet, nu, tā kā nedrīkst aizmirst, ka ir jābūt arī dziļurbumu izpratnē par vismaz vienu jomu, lai kur tā būtu vienalga dzemniecība pārielai, nu. Nē, fair point, es tā piekrītu, citādāk veidojas tās virspusējas ieskats, jebkamā. Kameras veidojās. Nē, jūs saprotat, tā kā, nē, bet par ko tas jautājums? Nu, tā kā, jautājums par to, ka, saprotat, tā kā tu vari izdarīt jebko, ja tu zini ļoti precīzi. Kas ir jāizdara, jā, un kas ir jāizdara. Saprieties, tā kā, un to nevar, nu, tā kā tu nevari to dabūt gatavu, nu, tā kā, jo saka, nu, tā kā pasauli ir, nu, tā kā, nu, tev ir miljards iespējas uz katru soli, ja tu nezini precīzi, kas ir tas, ko tu gribi, un kas ir vajadzīgs. Kā es varētu uzzināt? Tas tāds sarežģīts process, nē, nu, es domāju, ka, nu, dienas beigās, ja kurā gadījumā, ka tur ir jāiet paralēli, gan, nu, tā kā, caurvīju kontekstā, horizontāli, gan vismaz vienā jomā, kas tev un man citam, nu, šķiet personiski svarīga, un ir jāurbās dziļāk, lai saprastu, tā kā, kas no kā izriet, un kas ir tas, kas var dot kaut kādu kritisko izmaiņu, jo darīt jebko. Visu laiku, bez apsaisiņoši ražot bezjēdzīgas lietas. Man liekas, vienkārši jādara ir. Vienkārši jādara. Kaut kas tev sanāks, kaut kas tev nesanāks, kaut kas tev sāks patikt. Un tur jums atšķirās ļoti skats. Jo es neticu. Dara fēlo. Jā, es neticu posmam, ka tu vari vispirms aiziet tīšaipā, kaut ko nereāli labi iemācīties, un pēc tam braudenot uz āru, nezinot vai neizprotot, kas tas ir. Jo es nāku no paudzes, kam, nu, Stokā mums bija jāiet studēt pēc vidusskolas. Tā ir norma. Tā, nu, tur 10 gadus pirms manis tā nebija, un 10 gadus pēc manis tagad atkal tā nav. Bet tajā laikā tā bija norma, tāpēc, ka tas ir tavs vienīgais nākošais solis. Un es aizgāju studēt pilnīgāko bullshit, kas es tur paliku studēt, tāpēc, ka man ir strikta ģimene, un es nevarēju viņiem pateikt, ka, hei, šis nav tas. Kad jūs man prasījāt, ko ies studēt, man nebija varianti pateikt, jau gaiz, es nezinu. Es paņēmu to bukletu, izsvītroju visu, kas man šķiet, ko es negribu, sarindoju viņus kaut kā, un pasties vēja ģeņģeri, nu jāiet vidzinātni studēt. Pilnīgākais bullshits. Man neviens nepajautāja, kas man patīk, ko es vēlos darīt. Un skaidrs, ka tos 3 gadus es pavadīju nepatikā. Pēc tam bija kaut kāds learning, un pēc tam, kad es nosacīti painfully, nu, tam laikam sev, pēc tam, kā izrādījās, manai ģimenei vairāk nekā sev kļuvu nosacīti tik patstāvīgs, ka es viņus vairs nesatieku,
Viņi man zvana, es tāds jau ap kaut kas atgadījies, nē, tā pagājis strādāju. Un tagad viņiem ir tas painful moments, jo pēkšņi es atradu to, kas man actually patīk, un viņiem nav šīs te izpratnes, kā var darīt kaut ko tādu, kas tev patīk. Darbs ir darbs, atvaļinājums ir atvaļinājums, un man tāds atvaļinājums der. Nu, un šīs te domas dēļ kādreiz būs tas milzīgais lūsums punkts, par ko es teicu, ka darbs vairs nebūs kā darbs, vienkārši neeksistēs. Tā vairs nebūs. Tu darīsi, nav tam vārdu, bet tu būsi iekšā kaut kamā, kas pēc savas būtības nebūs tas, ko mēs tagad saprotam. Nu, es esmu nokļuvis labi apmaksātā hobijā. Labi, tu jā. Un tie cilvēki, kuri dara to, ko viņi reāli ir atraduši to aicinājumu mīlu darīt, tas piekrītu. Bet tev 100,000 pārējie cilvēki, kur tāda nav. Kuriem darbs ir tā kā, man ir darbs, man ir mājas, man ir pastarnīts varbūt, vai, nezinu, lauki, būt nav. Man ir sestdienas svētdien, kad es skatos televizoru. Es prioritizēju. Es to pat īstenībā saprotu, tas nosīt 21. gadsimta dzimbūšanu. Nu, kaut kādā mērā jā, varbūt tā var to lāt arī. Bet man liekas, tas lūzums notiks kaut kādā vienā veklī. Un ja mēs skatāmies Latvijas kontekstā, mēs piekrīt, ka mēs tā paliekam drausmīgi. Kamā? Kādā vidē atpaliek? Vispār, jebkurā. Nu, labi, es arī piekrītu, ka es jebkur atpaliekam. Mēs esam priekšā alkoholismā, vecais. Tu nevari teikt nekur. Jā, tā bija top. Bezdarbs alkoholisms nesaka nekur. Nē, nu labi, tā nav. Es vienkārši, lai būtu kāds, kas pretējo kaut ko saka mums, tā mūsu nācijas specifika, nu, teiksim, tā arī, kā saka, bet smilts sev uz galvas, un es arī to jebkurā brīdī esmu gatava darīt un pateikt miljonus veidus, kādās mēs atpaliekam no otras puses, tā kā, nezinu, draugi, mēs tādā pasaules kontekstā vēl joprojām esam daļa no 1%. Latvijā ir ļoti augsts dzīves līmenis. Mums ir... mums... Megan, no ātrākā interneta līdz visam pārējiem, līdz tīram ūdenim, jā. Tieši tā, nu, klausieties, tā kā vide, tā kā, lai vai kāda, bet bāzes izglītība nav slikta, lai vai kāda bāzes veselība nav, ir pilnīgi ok, un viņi ir pieejami, kas nav tas, ko var teikt lielākā daļa, nezinu, Amerikas iedzīvotāji ar visu viņu AI un citu veidu bagātībām. Nu, tā kā, es domāju, es varu un vajag daudz labāk, vai ne, bet kopumā, man liekas, tā kā ir visu laiku sev jāatgādina arī, ka nav apsolītā zeme, nekur, un tas ir viens kopumā, ka tā glāze ir puspilna, pustukša, tā bāze ir ļoti, ļoti laba. Un tad tas, lai kaut kas mainītos, tik mazā valstī ir tikai vienīgi mūsu, tā kā, ziņā. Nu, proti, ja kaut kas nav, tad, mēs te visi cits starpā šitie trīs esam arī atbildīgi. Nē, es absolūti par šito, jā. Es nevienu nevaru vainot kā tikai jūsu. Bet to mēs varētu arī vienoties, tad jā. Bet tā, full-fledged man tāds, ka ja es neesmu tur, es kaut ko neizdarīju. Nu jā. Un, lūdzu, nepatīk politika, ejiet politika. Jā. Nepatīk tas, visiem ir iespēja. Tā kā barjeras ir mums kā šis podcasts sākās, bija pieprasījums un bija novērojums. Un bija, at some point viņi kaut kā satikās, es vienkārši kaut kā Kristam stāstīju, es atnāku no kaut kāda public speech, un es tās, jā, vecais, vēl nav pagājis gadi, tad man, 5. reize, kad tu nokāp no stage, un tā networkingā tāds, wow, tik interesanti, es jūs satiku tur un tur un tur. Jums nav kaut kāda podkāsts, kur uzzināt vairāk, man bija tāds, es vienmēr ieteicu Evalda podkāstu, un jau tas ir labs podkāsts, bet izskatās, ka šiem cilvēkiem vajag pieejamāku informāciju viņiem saprotamā veidā. Un angļu valodā. Jo ir pārpildīts, tev netrūkst informācijas šajā pasaulē, bet acīm redzot, ka tas, ko cilvēkiem vajag, ir kaut kāda vietēja pazīstama vārdu uzvārda, kaut kādā mazajā Eiropas valodā, super vecā indo-eiropiešu valodā, kas, lai arī ar anglicismiem un kaut kur vietā mēģinot izskaidrot terminus, nevis prompts, bet uzvede vai vaicājums un tam līdzīgi, pastāst par viņiem svarīgām un aktuālām lietām,
Un varbūt, ka šī ir tas medijs, kā palīdzēt tiem cilvēkiem nebaidīties, mēģināt darīt un tam līdzīgi. Jo tad, kad tu atnāc un pasaki, hei, 1 no 100 raksta vakancēs, ja mēs pievalkam aiz ausīm ML un computer vision, tad katrs 20. Vakancē norāda, ka viņam vajag AI. Nu, tas nav fine 2025. Un man jautājums ir, kam jānotiek, lai es kā darba devējs izskatītos pievilcīgs speciālistam, kas prot AI. Kas man ir jāizdara kā darba devējam? Pēc tam, kas man kā speciālistam, ja es kādreiz izdomāju meklēt kaut kādu darbu, kam man ir jābūt uzrakstītam savā paperā, portfolio vai mājaslapā vai CV, kad es tas drēks, viņš jāpasauc uz interviju. Vai tas ir atbildes uz šo? Nē, tas tāds ļoti arī plašs jautājums, teiksim tā, tev kā uzņēmējam jau pamatmērķis nav būt pievilcīgam noteiktu, prasmu speciālistiem. Jautājums ir, vai tā ir prasme, kas tev ir vajadzīga, vai tu vispār ar to strādā, līdz ar ko, teiksim tā, jo es domāju, mūsdienās, jo advancētāks un lielāks uzņēmums, jo vairāk vajadzētu, ka viņi strādā, un tad komplektā, tur ar skaidrs saviem kaut kādiem finanšu un citu veidu panākumiem, plus ar labu kultūru iekšēju, un tā kā viņi jau ap tevi radīsies, un tie cilvēki jau, tādu atrod. Tā kā, līdz ar ko tas jau, tas bišķi cita galva, tā kā neviens nesēž un nedomā, kā būt pievilcīgam AI speciālistu, lai vairāk, ja mēs redzam, cik maz procentiem, proti, vienam tādus vajag. Proti, es domāju, tas stāsts ir vairāk par to, kā panāk, ka lielāks skaits latviešu uzņēmēju un uzņēmumu, tā kā ļoti nopietni sāk ar šo strādāt un caur to, attīst, kā saka, savā uzņēmumā, bet komplektā arī valstī šādu veidu kaut kādas kompetences un prasmes. Un savukārt no otras puses tur ir tieši tas pats. Man jau liekas tā kā, tā kā pieprasījums piedāvājums, kā jau jebkurā, darba meklēšanas kontekstā, visi jau grib redzēt pieredzi, līdz ar ko jau kādu use case. Teiksim tā, jebkurš var sagrābstīt kaut kādu veidu vispārīgas informāciju vai ne, un zināšanas un tā tālāk, bet, jautājums, teiksim, Evald case arī, vienalga, Tele2 klientu centru, un visu to, tā kā tie reāli use case, kā tur ir dati, tur ir aplausieni, tur ir virkne, mācības un kļūdu, tā kā, un tu esi tam vienam izgrauzies tur cauri, apēc pudu sāls, tā kā tu vari to replicēt, un skaidrs, ka tehnoloģijas iet uz priekšu, un tagad jau kaut kā vēl savādāk, bet, tā kā, es domāju, tas ir viss par use case'iem, tā. Kā tu ikdienā pats lieto mākslīgo intelektu? Kādiem uzdevumiem? Jā, ļoti daudz, skaidrs, ka, tas ir primāri tekstu kontekstā, ļoti daudz visā tajā, kas saistās ar tekstiem, ļoti daudz saziņas, starptautiski un savādāk, un pasākusi, skaidrs, ka viņš man zina, viņš zina kontekstu. Izmantojot ChatGPT. Jā, līdz ar ko man ļoti daudz laika iekonomē, tas es varu pārskrējienā uz tikšanos, ierakstīt voice recordingu un pateikt, sagatavo atbildam un tam, kas, pasakt, un to viņš iemet, es pārčakoju un tā tālāk, tā kā, tīrā veidā, ēpasti grozies kā grib, ir liela daļa no tā, bet, tad ir viss cits advancētājs, priekš ideja ģenerēšanas viņš ir absolūti, manuprāt, ģeniāls. Tam ļoti daudz ko, tad kaut kādu lielāku datu apstrādi. Šobrīd pat mēs, piemēram, būs 10. jūlijā, varam vaļā, manuprāt, starptautiskāko, kā saka, Baltijas laikties mākslas mesi, Hans Peronā, varam kā 40 galerijas, varam kā 100 mākslinieki, varam kā 200 mākslas darbi. Un skaidrs, ka tā kā lielākā daļa no apmeklētājiem nezinās, un viņiem nav jāzina neviens no māksliniekiem. Un tad es šodien piemēram ChatGPT strādāju pie tā, lai ņemot vērā mākslinieku biogrāfijas, recenzijas par viņiem,
kas ir tātad vairāk nekā 100, kā saka, dokumenti. Jā. Viņus sategotu pēc tēmām, medijiem, ar ko viņi strādā, un vēl pāris pazīmēm, un šādā veidā potenciāli, un tā kā ļautu samačot cilvēks. Bet tad elementāri uzdevumi, kas tā kā saistās ar kaut kādu lielāku datu apjomu, kurus tu savādāk būtu apstrādājis manuāli. Tas daudz. Es primāri ChatGPT, bet man ir, arī palaimēs, man ir komanda, programmētāji Lietuvā. Okay. Jā, kas dara ļoti advancētas lietas, jo viss tas, ko mēs darām nodarbinātības tirgus kontekstā, skreipojot lielo sludinājumu portālu, datu tīrot viņus, normalizējot, pārsojot, tālāk savienojot ar Eiropas Savienības taksonomijām. Teiksim tā, es esmu tā, kas var izdomāt, ko man vajag, bet es neko no tā nevaru izdarīt. Tā kā neko. Tā es mēģināšu tos jaunos stilīgos vibe coding tools. Lovable, mana komanda, kas nav programmētāji, visi izmanto Lovable. Tieši šodien pieslēdzam korporatīvo karti, kā saka, vēl vienam use case'am. Tagad tā kā, teiksim tā, paudze zem manis, arī tie, kas nekādā veidā nav programmētāji, lielākā daļa Zviedru absolventi, visi ir diezgan fluenti un mācās Turning College'ā vai vēl kaut kur. Teiksim tā kā visu cieņu, bet es to ceļu, es neesmu, tā kā, nebūs. Man liekas, tā kā, es esmu izmācījusies, kā saka, slinkums tur šiem primāri, bet komplektā, bez tādiem kā viņi, kas, es saku, ir advancētu Zviedru absolventi, un bez programmētājiem es jau, tā kā nekur neko. Tā. Bet no pašlaika ieguldījumu, tā kā, tas man prasītu daudz. Tu kaut ko citu arī skatījusies pat apkārt, tīri, es nezinu, biožu ģenerators, kaut kas tāds lietas. Jā, zini kā, tā kā tik cik tur, nezinu, meitai uzģenerēt ielūgumu uz dzimšanas dienas skaits, kas netraucējuši savu dizaineru, lai arī mums ir brīnišķīgi dizaineri, kas, kā saka, visu taisa tādā līmenī, jā, skaits, tu tā kā ģenerē attēlus, pats maketē, tu to visu var izdarīt, tā nav problēma, bet tas, tā kā, dienas beigās, es saku, ir jāatcerās, tā kā, kas ir efektīvākais arī tava laika, tā kā patēriņš, un es tur, protams, varu lausties tur, un periodiski to arī daru privātajām vajadzībām, kaut kādām lietām cauri, bet es domāju, ilgtermiņā tas ir par tām komandām. Jā. Un skaties uz tādu privātā sektora apmācībām un vispār pilnveidošanu, Tu minēji, ka ir ļoti daudz finanses no Eiropas un arī Latvijas kontekstā, tā kā ir ļoti daudz iespējas šobrīd mācīties? Jā. Okay. Nē, kā, es domāju, tādā Latvijas kontekstā tik daudz Eiropas Savienības finansējumu pieejama izglītības jomā, nezinu, RBS pārvalda lift programmu, kurā ir, man liekas, 40, 50 kursi no kopumā ļoti labiem, manuprāt, pasniedzējiem par tādiem, kurus tu parasti nesatiksi, ir caur vēl visādiem klāsteriem, iet caur uzņēmumu asociācijām, apmācību programmām, caur NVA, visi domā, ka viņi pieejami tikai bezdarbniekiem, viņi pieejami visiem arī nodarbinātajiem. Tu vari kursu dabūt, arī tādu, kas maksā lielas naudas caur NVA, un, tā kā nerunājot par visu to fenomenālo bezmaksas saturu, ko nodrošina lielās pasaules universitātes šobrīd īstenībā bez maksas. Tā kā problēma ir tajā, ka tu vienkārši ir pa daudz, un tā kā ir pa daudz, tu vienkārši nespēji norientēties tajā, un beigās nedara neko. Šķiet, ka roadmaps arī nav. Jā. Jo tur, ja man kāds savulaik pateiktu, ka roadmaps uz profesiju ir
te 2-3 stundām no Microsoft, PC un no Google, te Amazon AWS 40 minūtes kaut kas un izēju šo te, un visticamāk, tev var nohairot Accenture kā pārējais, nezinu, sistēma analītika, tad, bet to roadmap salikt, tas atsevišķi vispār tā ir profesija, tur, tas... Ne, par to runā tagad, visā tajā, kā saka, nākotnes darbu un nākotnes izglītības kontekstā, visas par GPS-iem un līdzīgi, kā tu teici, un tev ir, nezinu, tā kā Google Mapsā ieliec, kur tu gribi nokļūt, un viņš tev pateiks. Visi universitātes ņemās kā trakas ar micro-credentialiem, kas ir šīs mazās vienības, kuras tu vari kombinēt sev vajadzīgā veidā, pareizā secībā. Tā kā es domāju, tur arī 1-2 un būs tādi, tu varēsi pateikt vās informāciju par sevi. Eiropa taistos individual study accounts, nezinu, Latvijas gadījumā liels risks, ka tā būs otra veselība, bet, ideja pareizi, ka tu savāc, par katru individu, teiksim, nezinu, sākot jau no skolas, atzīmes, kursus, tā kā tas datu kopums, kas faktiski tev ļauj gan kaut kādas lietas, tā kā paredzēt, ieteikt, iezīmēt, piedāvāt un arī atskatīties. Jo tāda, es domāju, ka tāda tradicionāla izglītībai vēl joprojām ir un būs loma, no otras puses atkal, kaut kādā ziņā daudz mazāk. Teiksim, tu tiešām vari dabūt visu, ko tev vajag citos veidos. Bet, ja mēs skatāmies kā reiz uz tādu klasisku izglītību, kurai ir tur, mēs kā reiz runājam Ragati epizodē, par to, ka tev tur ir 6 gadu loks, kas tev jāmāc un jāmācās. Ar visu to tempu un visu to attīstību, kādā viss mainās. Tev šķiet, ka augstākā izglītība un vispār izglītības sistēma kā tāda vairāk pāries uz tādu mikro un tādu? Vai arī? Jā, tas jau notiek, bet es domāju, vēl ilgākā termiņā, tā kā tur arī, un arī es neesmu speciālists, tā kā, bet, teiksim, viena no teizēm ir tāda, ka iespējams visu, ko tev vajadzēs darbam, lai kādam un tā tālāk, varēs iemācīt darbdevējs un daudz veiksmīgāk, vai tu varēs iemācīties kaut kādā citā procesa rezultātā, un vispār, kur būtu universitāšu uzdevums, būs īstenībā viss tā bāze, kas ir kritiskā domāšana, viss kaut kāds caurvīlietas, tā kā kaut kāds fundamentāls lietas, kaut kāds tāds, kas ir, tā. Bet arī, tā kā, pirms mēs līdz tam nonāksim, ir skaidrs, ka universitātēm būs, piemēram, augstākā izglītībai būs jākļūst, tā kā saka, vairāk agile, teiksim tā, jo sanāk, nezinu, akreditācijas posms reiz 6 gados, viņš neticam, tad lietas mainās pa nedēļu, pa 2, ja tu pārskati savu programmu reiz 6 gados, bet ja tu viņu pārskati reiz 3 vai 2, tā lietas ir būtiski pamainījušās, tā. Un tāpēc es domāju, ka jā, viņi daudz izteiktāk dalīs tajās apakšvienībās, kas ir micro-credentials, un būs daudz lielāka fleksibilitāte atjaunot to saturu. Un tāpēc tā jau arī viena no idejām ir institucionālā finansējuma vai pārējā uz tā, ka tā kā līdz šim mēs esam pasūtījuši tur 2 mežrakpūtējus, tā kā... Budžeta iespējas sadalīts pa virzieniem? Jā. Un tas ir up to university? Jā. Un sadalīt pa studiju programmām? Jā. Nē, tā kā vēsturiski ir tā bijis, ka vēsturiskā mantojuma primā rezultātā tur nedaudz pamainot, teiksim, tu pasūti to, ko tu pasūti, un tad valsts arī, tu universitātes to arī piegādā, kur var izpildīt, kur nevar, un tā tālāk, bet tagad būs tā, ka faktiski tu vari, tiešām... pats lemt pēc kā ir pieprasījums vai ko nevajag. Pirmīt es teicu pudu saules, cik daudz ir puds? Es mazāk. 16,4 kg. Normāli, tas ir daudz. Vai tāds apēst pudu saules, tas ir, es nezinu, tur jāpacenšās. 16. Tas ir, jā, viņš... 16,380. Tas ir daudz. Jā. Un vēl viens, es nepateicu, cik tavu certifikātu LinkedInā pievienot? Kāds certifikāts? Micro-credential. Nav man vispār.
man ir 53. Un tas ir bez visiem iegūtajiem ugunsdrošības, darba aizsardzības un visiem pārējiem priekšlikumiem. Vispār neesmu sēties nekad dzīvē, man liekas. Nē, man ir tā kā es esmu certificēts tur būt par, piemēram, šīs mājas tur ugunsdrošības speciālistu. Okay. Jā, bet visi tie IBM, es vienkārši domāju, tur kaut pēc vienkārši krānie klāt, un man jau LinkedIn nav sen, tur no 19. gada. Bet jā, man tur ir sakrājies 53 gadu. Tas ir cik bakalaura ekvivalents man ir. Tur vairāk varētu sanākt, es domāju. Politieši salikt to visu kopā tā. Jā. Un te arī, man liekas, tur attiecīgi, mēs kādreiz diskutējām par vienu Zviedrijas programmu Hyper Islandā, kur maģistrs sanāk viņiem principā ir tāds, ka tu nevis dabū maģistrus ar bakalauru, bet tu dabū maģistru, kas tiek un bakalaurs tiek pielīdzināts visai tavai darba pieredzē. Un principā tu vari dabūt augstāko izglītību tālākajā papīra kontekstā. Man liekas, ka tā arī ir viena no tādām lietām, kas, manuprāt, ir ceļš visiem tiem cilvēkiem, kuri tiks atlaisti, pazaudēs darbus, un viņu uzdevums būs pārkvalificēties. Un tā izglītība, patiesībā, tas papīrs ļoti maz ko nozīmēs. Jā, nē, un tas, ko tu pacēli par to, gan arī jau sen runā, bet, viss, kas ir tie saucamie apprenticeships, un, kā saka, nezinu, tās nav prakses, kā kļūšana par mācekli, teiksim, no arodu izglītības primāri tas saistās, bet, teiksim, nav, manuprāt, te nekāda atšķirība, teiksim, ar jebkuru citu jomu, un skaidrs, ka tā kā, nekur nevar labāk, nav labāk veikā kaut ko iemācīties, kā, darot un pielietojot to visu, un tāpēc, piemēram, Amerikā, un ne tikai Amerikā, teiksim, arī pat augstākajā izglītībā pāriet uz modeļiem, kas, tā kā saka, tur tik stundas universitātē vai mācību iestādē, un tad tik pie darba devēja, un tas tiek kaut kādā veidā atzīts un pielīdzināts, viss cits starpā, nezinu, arī, Zviedros, piemēram, Rīgas ekonomikas augstskolā kopš dibināšanas ir obligātas vasaras prakses, viņām ir kredītpunkti, nav iespējams pabeigt augstskolu, ja tu neesi vismaz, divas reizes izgājis, nopietnu praksi, un tas arī, starp citu, Kolumbijas universitātē Ņujorkā, pat tādā, mākslas organizācijas programmā, kurā es biju arī tieši tas pats, tad par to dod kredītpunktus, ka viņš tiek pielīdzināts, akadēmija, tā. Jā, tā kā es domāju, ka tas būs arī arvien vairāk, tā. Ko drausmas? Makes sense. Mūsu podcastu nosaukums ir, bet klausies. Un es kaut kā tā izveidojās, jo tādā formātā sēžot, pavisam brīvā formātā, mums nereti mēdz būt tāds. Klausies. Lūk, bet visu to ņemot vērā, ja mēs paņemam vienu svarīgu tēzi kaut kādam tam auditorijai, kas tevi laivā droši vien neradzīs, es nezinu, tur pēc nedēļām 5, 6. Kas ir tāda svarīgā tēze, ko tu vēlētos nodot nākotnē, kas ir tavs, bet klausies? Visi ir tik daudz, es jau saprotu, es par tādām dažādām jomām paralēli laižu, tas arī atkarīgs, kas man tajā brīdī šķiet svarīgs. Jādibina uzņēmumu, visiem jādibina uzņēmumu. Visiem jādibina. Zelta vārds. Klausies, bet kā tu savieno viss tās nereāli, es teiktu, pretstatīts pasaules? Manā prātā tas viss ir viens. Viss viens, jā? Jā. Es vispār neredzu nekāds. Nē, bet tas nav tā. Man tiešām šķiet, ka tas viss, tas ir nevis tā ezotēriski vai garīgi runājot, vai ne, pat ne tādā līmenī, tādā ļoti praktiskā. Man liekas, tās abas pasaules nav viena bez otras iespējams, un viņas ne tikai tā, ka papildina, vai ne, vai komplementē. Viņas, saprot, viņas ir iņu un ņaņu viens otram. Okay. Jā. Postskriptum. Jautājumi no klātienes klausītājiem. Bet man ir viens jautājums. Droši vien, ka jūs varētu visiem trijiem viņu arī uzdot.
tā kā jūs sākumā runājāt par tiem, ka Latvijas tur uzņēmumi neprasa sludinājumos nekādus tur AI, tur skillus, neko tam līdzīgi, un droši vien darbinieki arī nenorāda savos CV nekādas AI skillus. Bet pirms viņa prasīja, tad ko tad, lai tur prasa īsti? Tā kā kas tas būtu, ko tur prasīt? Vai tie būtu, teiksim, vai tie būtu kaut kādi konkrēti tūļi, jo tūļi mainās. Katrs uzņēmums izmanto kaut kādus citus, katrai profesijai ir kaut kāda cita, vienu dienu ir tās, otru dienu ir kaut kas cits. Kaut ko ļoti tā kā ģeneralizēt, tā vispārīgi, ar tā kā stulbi, vai ne? Tad ar nekāda jēga nav, ko rakstīts, māk lietot ChatGPT, bet kā tu viņu māk lietot, ja? Un es vienkārši to domāju, ka šā laika es pieņemu, ka jūs arī varbūt redzējāt LinkedInā ļoti aktīvi tika šērots, man liekas, no Zapiera bija, kur viņi bija nospaustojuši savu tādu PDF failiņu, ka viņi dažādiem amatiem savā uzņēmumā, kādos līmeņos viņi sagaida, tu lietos AI. Piemēram, tur viens piemērs bija, par people team, jau HRs, ka tu pirmais līmenis tāds, ka tu vispār neko nelieto un tu negribi neko arī lietot. Nākamais līmenis ir tāds, ka tu jau tur automatizē kaut kādus tur GPT notes, kaut kādus tur samarijus raksti. Vēl nākamais līmenis ir, tur automatizē kaut kāds onboarding flows, kaut ko tur tam līdzīgu. Kas būtu, tā kā jūsu viedoklis, ko tad tur vajadzētu rakstīt vai nē, ko prasīt? Nē, tur arī, kā atkarībā no tā līmeņa, tas ir līdzīgi, kā es nezinu, tu prasi, izmantot angļu terminu, nezinu, basic proficiency in English, vai ne? Tā kā, ka es sagaidu, ka tu, kā saka, vari sarunu valodā. Bet kā pārbaudīs tos AI tūļus angliski? Jā, mēs varam parunāties. Jā, ne jau visu, ko prasa arī var pārbaudīt un pārbaudu, bet es domāju, teiksim, man liekas svarīgi prasīt kaut kādu bāzes pieredzi un prasmi izmantojot, kaut vai to pašu ChatGPT, tur jau nav, jo tu jau var pēc tam tālāk prasīt, kam tu viņu līdzīgi, kam tu viņu izmanto, kam. Tas ir viens, bet otrs vēl ir, kāds ir assessment tūļiem. Kurš tu vienkārši iedod principā uztaisīt testu, un tu pēc tā testu uzreiz redzēsi, tas cilvēks ir kurā levelī vispār. Man liekas, tas būs visticamāk, visvienkāršākais un efektīvākais veids, kā pārbaudīt. Ja tu, protams, ne uz kaut kādu ļoti specifisku vietu vai amatu, kurā tev vienkārši, jāpārzina Midjourneys no A līdz Z, savādāk tu vispār nekāda jēga nav. Nē, bet, tas jau tieši tāpat kā cits prasmes, ja tas ir konkrētajā pozīcijā, tev tiešām ļoti svarīgi, piemēram, mēs vēsturiski, lielākai daļai tomēr lūdzam sagatavot kaut kādu mājas darbu, un tad, tā kā lūdzu, tas arī mērķis izmanto visus iespējamos rīkus, bet, tu jau redzi to kvalitāti tam rezultātam, kas atnāk atpakaļ, cik viņš ir pārdomāts, glīts, sapturīgs, vai viņš ir, tur ir, vienkārši šeit taut. Bet tā arī ir tas. Nē, to var redzēt uzreiz, tā kā tur jau, vienalga sagatavo prezentāciju par tādu tēmu, tā kā, jā. Paldies tev. Epizodu galā, ja lika aizdomāties lieliski, ja nē, vai no algoritmu, katrā ziņā izdara kaut ko jēdzīgu. Padalies ar šo podkāstu. Ne jau algoritmu dēļ, cilvēku dēļ. Bet klausies Latvija.